Novembra mēneša pirmo spēli 24. novembra vakarā Rīgas Dinamo aizvadīja šeit, Arēnā Rīga, tiekoties ar Pjotru Šisļiviju pārstāvēto hokeja klubu Soči, kur šobrīd atrodas Rietumu konferencē 8. vietā ar 48 punktiem, mūsējiem par 10 punktiem mazāk un vieta Rietumu konferences pašā tabulas lejas daļā. Mūsu tiešie konkurenti spēle par 6 punktiem, bet, diemžēl, šodien pārāk izrādījās mūsu viesi. Spēles pašās beigās mūsējiem jau spēlējot 3 vīru pārsvarā izdevās rezultātu starpību samazināt līdz minimumam. To izdarīja Miks Indrašs. Pēc spēles devāmies uz Rīgas Dinamo ģērbtuvi un Miks sniedz mums komentāru par aizvadīto spēli. Brīdī jau spēles izskaņā, ka spēlējām 6-3, izdevās tomēr samazināt rezultātu starpību, bet vai no spēles sākuma bijām gatavi Soči spēlē šodien? Es domāju, ka, protams, bijām gatavi, visi galvās bijām noskaņojušies uz kārtīgu spēles cīņu un bijām gatavi atdot visu. Centāmies, protams, bet, teikšu godīgi, viņš šodien bija bišķi labāk mums. Mums nekas nesanāca, tā varētu teikt. Tas pārtraukums varbūt ir pie vainas, kad veselu gandrīz nedēļu bez spēļu prakses? Nezinu, to nevar tā pateikt vienkārši. Mēs tikko runājām ar džekiem un visu, un tā arī konkrēti atbildi nebija. Es nevaru tā konkrēti arī pateikt. Tas bija pārtraukums vai vienkārši bija labāk šodien. Līdz tai arī kārtējo laikam brīnumu iespējams gaidīja no Rīgas Dinamo. Bijāt nedaudz jau palutinājuši, varētu tā teikt, ar to izglābšanos pēdējās sekundēs. Kas šodien varbūt pašās beigās pietrūka, ka tomēr tos vienus vārdus izdevās atspēlēt? Jā, kā redzēt, viens atspēlējām, bet to bišķi bija pa maz. Protams, bija laiks, varējām vēl vienu iemest. Pats tur izdomāja, ka metīšu pa vārtiem bišķi garām aizmet. Varbūt tās būtu trāpījis vārtiem, varbūt iekšā, varbūt Larijs pirms tam būtu iemetis. Tā grūti pateikt, kas ko kā, bet, protams, visi centāmies atdot visu un vinnēt šo spēli, ko te spēlējām slikti, mēģinājām izzot līdz galam. Un paldies par to, ka atbalstīja mūs skatītāji. Arī beigās bija brīdis, kad viņi bija neapmierināti. Protams, saprot to visu un beigās bija viņi mūsu pusē. Cerams, ka tur spēlēsim tā, kā spēlējām pēdējās minūtes 2. Vai Timesis Tito divcīņu uzkurināja komandu? Protams, Kautiņš vienmēr uzkurināja. Tas arī izvēlējās labāko pretinieku, īsāko viņiem, bet malacis cepur nost viņam, kad nenobijās un ka viņam bija vienalga, ka gāja un citās un močiks. Vai varēja just arī no pretiniekiem, ka viņi sāk turēt to spēles rezultātu, jo beigās viņi dabūja norādījumus brīžos, kad meta vienkārši rips ārā no laukuma uz satraukumu pamatu? Tur varbūt tās vienā brīdī nebija divīts, tur tiesnesis bišķiņ pārforsēja, bet protams, mēs bišķiņ sākām arī bišķi varbūt tās vairāk, iet uz priekšu un viņam nekas īsti neatlika atmesties un kaut kā mēģināt noturēt to rezultātu. Tad novēlēju mums izturību un cīņas par jau ceturtdienu spēlē pret Lokomotīvu. Paldies! Pretinieka komanda izvirzījās vadībā spēles pirmajā trešdaļā, jau nospēlējot nedaudz vairāk par 7 minūtēm. Otros vārdus viņi guva spēles trešajā trešdaļā, kad atlicis bija spēlēt nedaudz vairāk jau par 6 minūtēm. Pēc mača mēs uz interviju lūdzām mums labi zināmo Rīgas Dinamo bijušo spēlētāju Pjotru Šisļiviju, kurš padalījās iespējām par viņu uzvaru šajā spēlē un par atmosfēru, kādu valdīja Arēnā Рīga šovakar. Сегодня казалось, что вы побольше бросали, так и было, и результат в конце тоже получше для вас. Как вы готовились к этой игре, Синан? Помогал ли ты тренерам? Помогал ли я? Я помогал своей работой. Тренера делают свою работу. И, скорее всего, за то, что правильную позицию выбирали всю игру, все 3 периода, и Динамо меньше бросало, и это сыграло на руку. Но благодаря, наверное, вашим удалениям все-таки Динамо еще пыталась зацепиться в конце игры. 1 гол все-таки отвоевали. И эти удаления, все время шайба вылетала из-за предела площадки. С чего это связано? Скорее всего, это на нервной почве. В конце особенно Динамо хорошо начало играть. Я заметил, что они начали в 3 пятерки играть. И, видимо, короткими сменками хотели нас наказать на пересменке. Но нервы подкачали, в конце очень много удалений, плюс еще драка это. И не нужно. Вот что насчет драки можешь сказать? Ну а что, подрались, молодцы, каждый себя хочет постоять, и молодцы. Как для тебя было играть в Риге сегодня? Очень приятно, большое спасибо болельщикам, спасибо, что приходят и болеют за Динамо. Удачи всем. Спасибо, удачи.
Cīņa par iekļūšanu labāko astotniekā Rīgas Dinamo komandā ir tikai priekšā, tāpēc aicinām visus līdzutējus jau uz nākamajām novembra mājas spēlēm šeit Arēnā Rīga 26. novembrī ceturtdien, kad šeit viesosies Rietumu konferences līderu vienība Jaroslavļas Lokomotīva, un ar nepacietību, protams, mēs gaidīsim novembra noslēdzošo spēli 29. novembrī svētdien, kad šeit viesosies Rīgas Dinamo bijušā galvenā trenera vadītais Toljoti Lades klubs. Nu ko, esam kopā ar Rīgas Dinamo, audzējam mūsus, pārbaudam veselību un turam īkšķi par Rīgas Dinamo, jo tikai kopā mēs spējam izcīnīt nepieciešamos punktus un pakāpties vienu pakāpienu aiz otru uz augšu līdz mums tik ļoti kārotajai 8. vietai. Tikai Rīga, tikai Dinamo. Ceturtdien būs atkal jauna diena, jauna spēle un būs jaunas uzvaras.